Čau visiem skatītājiem! Šodien manā kanālā būs reakcijas video. Sen neesmu reaktojis uz neko, bet šodien mēs paskatīsimies kaut ko ļoti interesantu. Tātad ir tāds kanāls YouTube ar nosaukumu Street Beefs, kur dažādi amatieru bokseri un vienkārši cilvēki no ielas dodās ringā un cīnās viens pret otru. Es šo kanālu skatos visu laiku, jo tur cīņu ir simtiem, to var skatīties vienkārši stundām un stundām un stundām. Un tad skatoties, es pamanīju šo cīņu, kas pagaidām ir brutālākā, kādas esmu redzējis. Tātad šajā cīņā piedalās El Diablo, čalis no Meksikas, kurš nerunā vispār angliski, un Killa Kyle. Kā jūs redzēsiet, El Diablo ir vienkārši debils boksers. Viņam nav nekāda skilla, bet, lai viņu apturētu, viņam, man liekas, ir jānosit. Tad, kopā skatāmies šo cīņu. Street Beefs, we're back with our main event. Been a bitch-ass day. A lot of people didn't show up that should have showed up. You know how that goes. In this corner, we got Killa Kyle. Look at this reklam shit. The kid's a warrior, man. 5-2 in Satan's backyard. Tas čals ir labs cīnītājs. We got the mulleted wonder. El Diablo. That man is El Diablo ir vienkārši debils. Viņš ir debils. Viņu nevar vienkārši nobeigt. Viņam sit taisnos pa seju un viņš pieceļās katru reizi, kā jūs redzēsiet. He's got my time. Hey, you keep him there. Get him in that corner and keep him there. Work him. Just wait on it. Slow down, slow down. Hands up. There you go. Hold up, hold up, hold up. Rip, pirmais. Skaitam visu kopā. Šis bija pirmais nokauts. Kā jūs redzējāt, El Diablo saņēma vairākus stiprus sitienus tieši pa seju, bet nenokrita no pirmajiem. Šito gan viņam neizdevās tā kā noturēt. Tas bija brutāli. Tas mulets vienkārši ir tik episks. See. How do you feel? See. Eit nost. Alright, let's go. You ready? You ready? Let's rock. Here we go. Hey, your shots. Vēl. Šitie bija brutāli. Nokauts numur 2. Taisni pa seju. Čalis, viņš vienkārši tik daudz sitienus ir saņēmis pa galvu. Tas vispār nav droši, man liekas. Nevar tik daudz sitienus normāli saņemt, bet viņam pilnīgi vienalga, viņš tāpat pieceļās. Crazy. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? One more and I gotta stop it, baby. I gotta stop it. You ready? You ready? Let's rock. Hands up. Hands up. What's the time? Right hand. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Break. Eitu nost. Jūs paši redzējāt, cik daudz sitienus viņš saņēma pa žokli vienkārši. Šitas čalis vai nejūt tos sitienus, vai nu viņš ir vienkārši kaut kāds necilvēks. We got a cut. Ready? You ready? You ready? Let's rock. Tight. Wait on. Look at that one there. Take your pen. Swing it so wide. Yeah, but then come up, keep it tight. Right. Vēlreiz. Stay on it. Hands up. Hands up. Viņam tek asins. Pick it. There it is. Pick it. Vienkārši 3 taisnie no vietas. Čalis vēl nenokrīt. Vēl viens taisnais, brutāli. Stop. Back. El Diablo ir vienkārši jūcis. Un visas viņa cīņas ir ļoti līdzīgas šai, bet es neredzēju nevienu tik brutāli kā šo. 4, 5,
6, 7, 8. Walk to me, walk to me. Walk to me, walk to me. That's it, man. You go down again, I gotta stop it. Ready? What's the time? 17 seconds. This is the last round anyway. Ready? You ready? Let's go. Ej, tu nost. Pa seju. O, pizdzēts. Ej, tu nost. Bet viņš vēl projām pieceļās. Tā it kā nekas nebūtu noticis. Fucking crazy vienkārši. Vienkārši crazy cilvēks. Atstāšu šīs cīņas un šī kanāla linku aprakstā, iečkojiet paši. Ļoti interesanti var paskatīties, kā amatieri cīnās savā starpā. Ko jūs domājat par šo cīņu? Es personīgi uzskatu, ka El Diablo ir vienkārši kaut kāds terminators vai kas, jo tik daudz taisnos sitiens pa seju, es nezinu, reti kurš cilvēks varētu izturēt. Es jau godīgi, man liekas, ja man vienreiz jau tā iesistu, es jau vairs negribētu cīnīties, bet viņš vienkārši saņem vienu dūri pēc otras un nepadodās vispār. Labi, tas arī viss šajā video. Uzspiežam tam laiku un tiksimies nākamreiz. Atā visiem!